Mihails Ende bezgalīgais stāsts. Bērnišķīgā ķēzariene. Izmisis un zaudējis valodu, Atreis stāvēja un raudzījās uz bērnišķīgo ķēzarieni. Viņš nezināja, kā lai sāk, kā lai izturas. Zēns bieži bija mēģinājis iztēloties šo mirkli, pārdomājis vārdus, taču tas viss galvā bija pēkšņi izgaisis. Beidzot, bērnišķīgā ķēzariene zēnam uzsmaidīja un ierunājās balsī, kas skanēja tik klusi un liegi, kā mazam putniņam, kas miegā dzied. Tu esi atgriezies no lielā meklējuma, Atrei. Jā, Atreis izmocīja pāri lūpām un nokāra galvu. Tavs skaistais mētelis kļuvis pelēks. Viņa turpināja pēc maza klusuma brīža. Un mati, un tava āda ir pelēka, gluži kā akmens. Taču visam tagad jākļūst tādam pašam kā agrāk, un vēl skaistākam tu redzēsi. Atrejam rīkli bija kā aizsieta, tikko manāmi viņš purināja galvu, tad izdzirdēja maigo balsi sakām: Tu esi manu uzdevumu izpildījis. Atreis nezināja, vai šie vārdi domāti kā jautājums, tomēr neiedrošinājās pacelt acis, lai nolasītu to pēc viņas sejas izteiksmes. Lēnām viņš satvēra ķēdi ar zelta amuletu un noņēma no sava kakla. Izstieptā rokā Atreis to pasniedza bērnišķīgai ķēzarienei, joprojām vēl nodūris skatienu. Viņš mēģināja nomesties uz ceļgala, kā to darīja sūtņi stāstos un dziesmās, kuras viņš bija dzirdējis savas dzimtenes telšu apmetnēs, taču ievainotā kāja neklausīja, viņš nogāzās pie bērnišķīgās ķēzarienes kājām un palika guļam ar seju pret zemi. Viņa noliecās uz priekšu, pacēla aurinu un slidinādama ķēdi cauri baltajiem pirkstiem, sacīja: Tu visu paveici lieliski. Es esmu ļoti apmierināta ar tevi. Nē! Atreis gandrīz vai mežonīgā balsī iesaucās. Viss bija velti, nav nekāda glābiņa! Iestājās ilgs klusums. Atreis bija noslēpis seju savā elkonī un šermuļi izskrēja viņam caur ķermeni. Zēns baidījās izdzirdēt no viņas lūpām izmisuma kliedzienu, sāpju saucienu, varbūt rūgtuma pilnu nosodījumu vai pat dusmu lēkmi. Viņš pats nezināja, ko gaida, taču pilnīgi droši tas nebija tas, ko viņš tagad dzirdēja. Bērnišķīgā ķēzariene smējās. Viņa smējās klusi un apmierināti. Atrejam galvā viss sagriezās. Brīdi viņš domāja, ka valdniece sajukusi prātā, taču tie nebija vājprāta smiekli. Tād Atreis izdzirdēja viņas balsi sakām: Bet tu taču esi atvedis viņu sev līdzi. Atreis pacēla galvu. Ko? Mūsu glābēju. Viņš pētoši skatījās bērnišķīgajai ķēzarienei acīs un nespēja tajās atrast neko citu, kā vien apskaidrību un prieku. Viņa atkal smaidīja. Tu esi savu uzdevumu izpildījis, es pateicos tev par visu, ko esi darījis un izcietis. Atreis purināja galvu. Vēlmju valdniece Zeltace. Viņš stomīdamies sacīja pirmo reizi, tagad izmantojams oficiālo uzrunu, ko bija ieteicis Fuhūrs. Es nudien nesaprotu, ko tu runā. To var redzēt, viņa atbildēja. Bet vai nu tu saproti vai nē? Tomēr tu esi to paveicis, un tas taču ir pats galvenais, vai ne?
Atreis klusēja. Zēns pat nespēja neko pajautāt. Viņš stīvi raudzījās bērnišķīgajā ķēzrienē, pavērtu muti. Es viņu redzēju, viņa turpināja, un arī viņš paskatījās uz mani. Kad tas notika? Atreiz gribēja zināt. Nu pat, kad tu ienāci, tu viņu atvedi sev līdzi. Atreiz neviļus paraudzījās visapkārt. Kur tad viņš ir? Es šeit redzu tikai sevi un tevi. Ak, ir vēl kaut kas tāds, ko tu nespēji redzēt. Viņa paskaidroja. Tici man, viņš vēl nav mūsu pasaulē, taču mūsu pasaules jau ir tik tuvu viena otrai, ka mēs varējām saskatīties, jo uz mirkli, īsu kā zibens uzplaiksnījums, plānā siena, kas mūs pagaidām šķir, kļuva caurspīdīga. Drīz viņš pilnībā būs pie mums un sauks mani manā jaunajā vārdā, kuru vienīgi viņš spēja man dot. Tad es izveseļošos un fantāzija līdz ar mani. Kamēr bērnišķīgā ķēzriene runāja, Atreiz ar pūlēm bija piecēlies sēdus. Viņš raudzījās uz valdnieci, kas tagad sēdēja savos pēļos mazlietiņ augstāk. Tātad tu sen jau zini to vēsti, ko es tev nesu. Gan to, ko skumju purvos izpauda man vec un vecā morla, gan to, ko dienvidu orākulā man atklāja noslēpumainā balss Sūjulava, to visu tu jau zini? Viņš vaicāja. Jā, viņa sacīja. Es to jau zināju pirms sūtīju tevi lielajā meklējumā. Atrejam iespiedās kaklā kamols. Tad kāpēc tu mani sūtīji? Viņš beidzot izmocīja. Ko tu no manis gaidīji? Neko citu kā to, ko tu paveici, viņa atbildēja. Ko es paveicu? Atreiz lēnām atkārtoja, starp uzacīm viņam iegula stāva dusmurieva. Ja taisnība, ko tu saki, tad viss ir bijis lieki. Tu esi velti mani sūtījusi lielajā meklējumā. Es esmu dzirdējis runājumu, ka mums bieži vien ir nesaprotami tavi lēmumi. Varbūt, taču man grūti pēc visa pārdzīvotā pacietīgi uzklausīt, ka tu ar mani esi tikai dzinusi jokus. Bērnišķīgās ķēzrienes acis kļuva ļoti nopietnas. Es neesmu atļausies dzīt nekādus jokus Atrei, viņa aizrādīja. Un es labi zinu, kādu pateicību esmu tev parādā. Viss, ko tev nācās pārdzīvot, bija nepieciešams. Es tevi sūtīju lielajā meklējumā nevis šīs vēsts dēļ, ko tu tagad gribēji man atnest, bet gan tāpēc, ka tas bija vienīgais līdzeklis, kā pasaukt mūsu glābēju, jo viņš piedalījās visā, ko tu piedzīvoji, un viņš kopā ar tevi ir veicis tālo ceļu. Tu dzirdēji viņa šausmu kliedzienu dziļajā bezdibenī, kad sarunājies ar Igramūlu, un tu redzēji viņa attēlu, kad stāvēja burvju spoguļa vārtu priekšā. Tu iegāji viņa attēlā un paņēmi to sev līdzi, tāpēc viņš tev sekoja, jo redzēja pats sevi tavām acīm, un arī tagad viņš dzird katru vārdu, ko mēs runājam, un viņš zina, ka mēs runājam par viņu, gaidām viņu, ceram uz viņu, un tagad viņš varbūt saprot, ka visas tās lielās grūtības, ko tu Atrei uzņēmies, bija nepieciešamas viņa dēļ, ka visa fantāzija sauc viņu. Atreiz joprojām vēl turēja drūmi nodurtu skatienu, taču dusmu rieva uz viņa pieres maz pamazām izlīdzinājās. Kā tu vari to visu zināt? Viņš pēc brīža vaicāja par kliedzienu pie dziļā bezdibeņa un attēla burvju spogulī. Vai arī tas viss jau
iepriekš notika ar tavu svētību? Bērnišķīgā ķēzriene pacēla augstu gaisā aurinu un, uzlikusi to sev kaklā, atbildēja: Vai tu vienmēr nesāji rotu? Vai tu nezināji, ka tādējādi pastāvīgi esmu pie tevis? Vienmēr nē, atreiz iebilda, es to pazaudēju. Jā, viņa sacīja, tāda tu patiešām biji viens. Izstāsti man, kas šajā laikā notika. Atreiz izstāstīja visu, ko bija piedzīvojis. Tagad es zinu, kāpēc tu esi kļuvis pelēks. Bērnišķīgā ķēzriene sacīja: Tu esi bijis pārāk tuvu tukšumam. Bet vai tad tā ir taisnība? Atreiz gribēja zināt, ko vilkacis Gmorgs sacīja par iznīcinātajiem fantāzijas radījumiem, ka tie cilvēki bērnu pasaulē kļūst par meliem. Jā, taisnība gan, bērnišķīgā ķēzriene atbildēja, un viņas zeltainās acis satumsa. Visi meli kādreiz ir bijuši fantāzijas radījumi. Viņiem ir tās pašas saknes, taču viņi ir kļuvuši nepazīstami un zaudējuši savu īsteno būtību. Un tomēr tas, ko tev sacīja Gmorgs, ir tikai puse no patiesības. No pusbūtnes arī nekas cits nav sagaidāms. Ir divi ceļi, kā tikt pāri fantāzijas un cilvēku pasaules robežai – pareizais un nepareizais. Fantāzijas būtņu pārraušana pāri šajā nežēlīgajā veidā ir nepareizais ceļš. Pareizais ceļš ir, ja cilvēkbērni ienāk mūsu pasaulē. Visi, kas pie mums bijuši, ir uzzinājuši ko tādu, ko tikai šeit var uzzināt, un kas viņiem ir licis atgriezties viņu pasaulē gluži citādiem. Viņi bija kļuvuši redzīgi, jo bija iepazinuši jūsu patiesajā izskatā. Tāpēc spēja turpmāk paši savu pasauli un arī savas pasaules cilvēkus ieraudzīt citām acīm, kur viņi pirms tam bija saskatījuši tikai ikdienišķību, tur pēkšņi atklāja brīnumus un noslēpumus. Tāpēc viņi labprāt nāca pie mums uz fantāziju. Un jo bagātāka un ziedošāka no tā kļuva mūsu pasaule, jo mazāka melu palika viņu pasaulē, un tāpēc arī tā kļuva jo pilnīgāka. Tāpat kā abas šīs mūsu pasaules viena otru izposta, tās spēja arī viena otru izārstēt. Atreiz brīdi domāja, tad uzprasīja: Kā tad tas sākās? Postam, kas piemeklējis abas pasaules, arī ir divi iemesli. Bērnišķīgā ķēzriene atbildēja: Tagad viss ir sagriezies savā pretmetā. Tas, kas spēj padarīt redzīgu, padara aklu. Tas, kas spēj radīt jaunu un nes iznīcību, glābt var vienīgi cilvēku bērni. Tikai vienam vienīgajam ir jānāk, lai dotu man jaunu vārdu, un viņš nāks. Atreiz klusēja. Vai tagad tu saproti, Atrei? Bērnišķīgā ķēzriene vaicāja: Kāpēc man vajadzēja tev uzvelt tādu nastu? Tikai ar šo garo stāstu, kas pilns piedzīvojumu, brīnumu un briesmu, tu spēji atvest pie manis mūsu glābēju, un tas bija tavs stāsts. Atreiz sēdēja iegrimis dziļās domās. Beidzot viņš pamāja: Tagad es saprotu, vēlmju valdniece Zeltace. Es tev pateicos par to, ka tu izraudzīji mani. Piedod man manas dusmas,
Tu nevarēji to visu zināt, viņa maigi atbildēja, un arī nedrīkstēji. Atreiz atkal pamāja, pēc neilgas klusēšanas viņš sacīja, bet es esmu ļoti noguris. Tu esi pietiekami daudz izdarījis, Atrei, viņa atteica. Vai tu nevēlies atpūsties? Pagaidām nē, vispirms es tomēr gribētu piedzīvot sava stāsta laimīgās beigas. Ja ir tā, kā tu saki, un ja es savu uzdevumu esmu izpildījis, tad kāpēc glābējs joprojām nav šeit? Ko viņš vēl gaida? Jā, bērnišķīgā ķēzariene klusi atkārtoja. Ko viņš vēl gaida? Bastiāns juta, kā plaukstas no uztraukuma kļūst miklas. Es taču nevaru, viņš sacīja. Es pat nezinu, kas man jādara. Un varbūt vārds, kas man ienāca prātā, nemaz nav tas īstais. Vai es drīkstu tev vēl ko jautāt? Atreiz atkal uzsāka sarunu. Viņa pasmaidīdama pamāja. Kāpēc tu vari kļūt vesela tikai tad, ja dabū jaunu vārdu? Vienīgi pareizais vārds piešķir visām būtnēm un lietām īstenību, viņa sacīja. Turpretī nepareizs vārds šo īstenību laupa. Tas ir tas pats, ko dara meli. Varbūt glābējs vēl nezina īsto vārdu, kas jādod. Zina gan, viņa atbildēja, viņš to zina. Atkal abi sēdēja klusēdami. Jā, Bastiāns sacīja, es to zinu, es uzreiz to zināju, līdz ko ieraudzīju tevi, taču es nezinu, kas man jādara. Atreiz pacēla skatienu, varbūt viņš gribētu nākt un tikai nezina, kā lai to izdara. Viņam nekas nav jādara. Bērnišķīgā ķēzariene atbildēja. Viņam tikai jāsauc mani manā jaunajā vārdā, ko zina vienīgi viņš. Ar to jau pietiktu. Bastiānam sirds sāka mežonīgi daudzīties. Varbūt tik tiešām derētu izmēģināt, bet ja nu neizdodas, ja nu viņš vispār maldās, ja nu tie abi runā nevis par viņu, bet gan par kādu gluži citu glābēju, kā lai zina, vai tie patiešām domā viņu. Nudien nesaprotu, atreiz beidzot iesāka no jauna. Vai ir iespējams, ka glābējs joprojām vēl neaptver, ka mēs runājam tieši par viņu, nevienu citu? Nē, bērnišķīgā ķēzariene sacīja. Tik dumjš viņš nevarētu būt pēc visām tām zīmēm, kuras saņēmis. Es vienkārši izmēģināšu, Bastiāns sacīja, taču nespēja izdabūt vārdu pār lūpām. Kas notiktu, ja patiešām izdotos? Tad viņš nonāktu fantāzijā. Bet kā? Varbūt arī viņam tad kaut kā jāpārvēršas. Par ko viņš kļūtu? Varbūt tas būtu sāpīgi, varbūt viņš zaudētu samaņu, un vai viņš maz grib nonākt fantāzijā. Viņš vēlētos tikt pie Atreja un bērnišķīgās ķēzarienes, taču nekādā ziņā negribēja tikt pie visiem tiem nezvēriem, kuri tur muģēja. Varbūt viņam trūkst drosmes? Atreiz ierunājās. Drosmes? Bērnišķīgā ķēzariene vaicāja, vai tad vajadzīga nezin kāda drosme, lai izrunātu manu vārdu. Tād es zinu tikai vēl vienu iemeslu, kas spētu viņu apturēt, Atreiz sacīja. Kādu? Atreiz vilcinājās, pirms to izrunāja.
Viņš gluži vienkārši negrib. Viņam nav nekādas daļas. Gar tevi un fantāziju mēs viņam esam vienaldzīgi. Bērnišķīgā ķēzariene izbrīnīta uzlūkoja Atreju. Nē, Bastiāns iesaucās. Tā jūs nedrīkstat domāt. Tā tas noteikti nav. Ak, lūdzu, nedomājiet par mani kaut ko tādu. Vai jūs mani nedzirdat? Tā nav, Atreja. Viņš man apsolīja, ka nāks. Bērnišķīgā ķēzariene sacīja. Es to izlasīju viņa acīs. Jā, tā ir taisnība. Bastiāns balsī apliecināja. Un es arī tūliņiešu, man tikai vēl viss kārtīgi jāapsver. Tas nav tik vienkārši. Atrejs nokāra galvu. Abi atkal ilgu brīdi klusēdami gaidīja, taču glābējs nerādījās un nekas neliecināja par to, ka viņš vismaz mēģinātu tiem parādīties. Bastiāns iztēlojās, kā būtu, ja viņš, resns, ar savām līkajām kājām un bālo seju, pēkšņi nostātos abu priekšā. Viņš skaidri spēja iztēloties vilšanos bērnišķīgās ķēzarienes sejā, kad viņa teiktu, ko tu šeit meklē, un Atrejs varbūt pat smietos. To iedomājoties, Bastiāns nosarka. Protams, viņi gaidīja kādu varoni, princi vai ko tam līdzīgu. Bastiāns nedrīkstēja viņiem rādīties. Tas bija pilnīgi neiespējami. Viņš būtu ar mieru izciest visu, tikai ne to. Kad bērnišķīgā ķēzariene beidzot pacēla acis, izteiksme viņas sejā bija mainījusies. Atreiz gluži vai izbrīnījās no šā skatiena diženuma un bārguma, un viņš arī apķēra, kur jau reiz ir redzējis šo izteiksmi. Tā skatījās sfinksas. Man atliek vēl kāds līdzeklis, valdniece sacīja. Taču es to izmantoju nelabprāt. Es negribētu, ka viņš mani piespiež to darīt. Kāds līdzeklis? Atrejs čukstus vaicāja. Vienalga, vai viņš to zina vai nē, viņš jau ir bezgalīgajā stāstā. Tagad viņš vairs nespēja un nedrīkst atkāpties. Glābējs ir devis man solījumu, un viņam tas jātur. Taču viņu piespiest es nevaru viena. Kurš visā fantāzijā spēja kaut ko tādu, ko nespēji tu? Atrejs iesaucās. Tikai viens, ja viņš to vēlēsies, valdniece atbildēja. Klīstošā kalna sirmgalvis. Atrejs bezgalīgs brīnīts paskatījās uz bērnišķīgo ķēzarieni. Klīstošā kalna sirmgalvis? Viņš atkārtoja uzsvērdams ik vārdu. Vai tu gribi teikt, ka viņš tāds ir? Vai tu par to šaubies? Vecie ļaudis mūsu telšu apmetnēs par viņu stāsta pavisam maziem bērniem, kad tie ir nepaklausīgi vai slikti uzvedas. Visu, ko citi dara vai pamet nedarītu, jā, pat to, ko domā un jūt, šis sirmgalvis pierakstot savā grāmatā, un tas tur paliekot iemožināts kā jauks vai atbaidošs stāsts, kā nu kuru reizi. Kad es pats vēl biju mazs, es arī ticēju, bet vēlāk es domāju, ka tā ir tikai pasaciņa bērnu baidīšanai. Kas zina, kas slēpjas aiz šīm pasaciņām? Viņa smaidīdama sacīja. Tu viņu tātad pazīsti? Atrejs tīncināja. Vai tu esi viņu redzējusi? Bērnišķīgā ķēzariene papurināja galvu. Ja es viņu atradīšu, tad tā būs mana pirmā satikšanās. Vecie ļaudis arī stāsta, Atrejs turpināja, ka nekad nevar zināt, kur sirmgalvja kalns kurā brīdī atrodas, ka tas vienmēr parādās gluži negaidīti vienreiz te un vienreiz tur, un ka viņu var satikt vienīgi nejauši, jeb tad, ja liktenis lēmis. Jā,
Bērnišķīgā ķēzariene apstiprināja. Klīstošā kalna sirmgalve nevar meklēt, viņu var tikai atrast. Arī tu? Atreiz jautāja. Arī es, viņa atbildēja. Bet ja tu viņu neatrodi? Ja viņš vispār ir, es atradīšu, valdniece attrauca noslēpumaini smaidīdama. Un ja atradīšu, tad viņš būs. Atreiz atbilde nesaprata. Vai viņš ir tāds kā tu? Zēns vilcinādamies vaicāja. Viņš ir tāds kā es, valdniece paskaidroja, jo viņš ir itin visā mans pretmets. Atreiz saprata, ka tādā ceļā nekā neizdibinās no viņas, turklāt zēnu satrauca kāda cita doma. Tu esi nedziedināmi slima, vēlmju valdniece Zeltace. Atreiz ierunājās gandrīz vai bargi. Un viena tu tālu netiksi. Kā es redzu, visi tavi kalpi un uzticamie draugi ir pametuši tevi. Fuhūrs un es, mēs tevi labprāt pavadītu vienalga, kurp, tomēr, godīgi sakot, es neesmu pārliecināts, vai Fuhūram pietiks spēka. Un mana kāja, tu jau pat redzēji, ka tā vairs man neklausa. Paldies tev, Atrei, viņa tencināja. Paldies par tavu drosmīgo un uzticības pilno piedāvājumu, taču es nedomāju jūs ņemt līdzi. Klīstošā kalna sirmgalvi var atrast tikai vienatnē, un Fuhūrs jau arī vairs nav tur, kur tu viņu atstāji. Laimes pūķis tagad atrodas tādā vietā, kur tiks sadziedētas visas viņa brūces un atjaunoti spēki. Un arī tu, Atrei, drīz būsi tajā vietā. Viņas pirksti spēlējās ar Aurinu. Kas tā ir par vietu? Tas tev tagad nav jāzina. Tu nokļūsi turp aizmidzis. Nāks diena, kurā pats sapratīsi, kur esi bijis. Bet kā es varu gulēt? Atreiz iesaucās savās bažās aizmirsdamies cieņas pilno izteiksmes formu. Ja zinu, ka tu kuru katru mirkli vari mirt. Bērnišķīgā ķēzariene atkal klusu iesmējās. Es neesmu gluži tik pamesta, kā tev liekas. Es jau sacīju, ka pastāv kaut kas tāds, ko tu neredzi. Apkārt man ir mani 7 spēki, kas pieder man tāpat kā tev tavas atmiņas, tava drosme vai tavas domas. Tu nevari tos neredzēt, nedzirdēt, un tomēr tie visi šajā mirklī ir pie manis. 3 no tiem es atstāšu tev un Fuhūram, lai tie kalpo jums. 4 paņemšu sev līdzi, un tie pavadīs mani, taču tu, Atrei, vari mierīgi gulēt. Līdz ar šiem bērnišķīgās ķēzarienes vārdiem viss nogurums, kas lielajā meklējumā bija Atrejā sakrājies, pēkšņi uzkrita kā tumšs plīvurs. Tas nebija akmens smagais pārpūles nogurums, tās bija rimtas un mierīgas ilgas pēc miega. Viņš vēl tik daudz ko bija gribējis vaicāt vēlmju valdniecei Zeltacei, taču tagad šķita, ka viņa ar savu vārdu būtu apslāpējusi visas vēlmes viņa sirdī un atstājusi tikai vienu vienīgu un visvarenu vēlmi aizmigt. Acis zēnam aizkrita ciet, un sēžot kā sēdējis, pat neseļimis, viņš jau bija ieslīdējis tumsā. Torņa pulkstenis sita 11. Kā no bezgalīga tāluma Atreiz vēl dzirdēja, ka bērnišķīgā ķēzariene klusā, maigā balsī dod pavēli, tad sajūta, ka saudzīgi tiek pacelts varenās rokās un aiznests. Ilgi ap viņu valdīja tumsa un siltums.
Daudz vēlāk atreiz vienreiz pa pusē pamodās, kad garda valgme pieskārās viņa aizkaltušajām saspreigājušām lūpām un aiztecēja par rīkli. Neskaidri viņš ieraudzīja ap sevi kaut ko līdzīgu lielai alai ar zelta sienām, un blakus gulēja baltais laimes pūķis. Bet tad viņš pamanīja, vai drīzāk nojauta, ka alas vidū čalo avotiņš, un apkārt šim avotiņam guļ divas čūskas, kas iekodušās viena otrai astē, viena gaiša un otra tumša. Taču pāri viņa acīm pārslīdēja kāda neredzama roka. Tas bija neizsakāmi patīkami un atreiz atkal iemiga dziļā miegā, kurā nebija sapņu. Tajā pašā laikā bērnišķīgā ķēzariene pameta ziloņkaula torni. Viņa gulēja mīkstos zīdas spilvenos stikla palankīnā, kuru nesa 4 viņas neredzamie kalpi. Tāpēc radās iespējas, it kā šis palankīns lēnām slīdētu pats no sevis. Viņš šķērsoja dārza labirintu, vai drīzāk to, kas vēl bija no tā palicis. Bieži nācās mest līkumus, jo daudzi no ceļiem jau izbeidzās tukšumā. Kad viņi pēdīgi bija sasnieguši līdzenuma ārējo malu un pametuši labirintu, neredzamie nesēji apstājās, šķita, ka tie gaida kādu pavēli. Bērnišķīgā ķēzariene piecēlās savos spilvenos un pameta skatienu uz ziloņkaulu torni. Atslīgdam atpakaļ spilvenos, viņa pavēlēja: ejiet tālāk, ejiet tikai tālāk, vienalga kurp. Vēja brāzma ieskrēja viņas sniegbaltajos matos, tie plīvoja nopakaļ stikla palankīnam, gari un smagi, kā karoks.